Ne jau tāpēc, ka mēs esam sasnieguši šos 90 maršrutus un apgrozam ārkārtīgi daudz pasažierus. Tāpēc, ka mēs dzīvojam tiesvedībā. Manā laikā, kad es biju satiksmes ministrs, bija pieņemts lēmums būvēt jauno terminālu. Kur tad ir šis sasniegums? Ko tad mēs redzam šodien? Mēs redzam to, ka vienīgais progress ir tiesvedība. Kur tad ir šī solītā valdības reforma? Diemžēl reforma nav notikusi. Vieglāk ņemt naudu no dažādiem investīciju projektiem, nevis reformēt un padarīt valsts pārvaldi daudz efektīvāk. Godājumie kolēģi, godājumie draugi, mums ir milzīga misija visiem kopā priekšā. Es šajā gadījumā esmu gatavs kalpot jums, kalpot Latvijas tautai. Es esmu gatavs šai misijai, esmu gatavs strādāt tā, kā līdz šim mēs neesam strādājuši. Bet bez jūsu atbalsta, bez kopīgā komandas gara mums tas neizdosies. Šlesers var izdarīt daudz, bet viens pats viņš nav cīnītājs. Un tieši tāpēc man ir ārkārtīgi liels gandarījums, ka es šodien esmu ieguvis komandu visos jūsos un visos tajos cilvēkos, kurš šodien neatrodas šeit, bet kuri ir domāts ar mums. Mēs esam izveidojuši spēcīgāko komandu, kāda jebkad Latvijā ir bijusi. Ar milzīgu pieredzi pēc 20 neatkarības gadiem. Un mēs esam gatavi šiem izaicinājumiem. Mēs darīsim visu, lai konsolidētu Latvijas sabiedrību. Un vēl viena būtiska lieta, kas ir nepieciešama premjeram. Es uzskatu tieši premjeram. Viņam jābūt premjeram gan latviešiem, gan krieviem, gan visu pārējo nacionalitāšu pārstāvju, kur dzīvo Latvijā. Jo tie ir mūsu cilvēki. Rita Strode, kura pārstāv Latgale, atbraukusi šodien ir no Daugavpils. Tā ir pilsēta, kurā dzīvo ārkārtīgi daudz Latvijai lojālie nelatvieši, mūsu pilsoņi, mūsu pašu cilvēki, kuri ir Latvijas patrioti. Bet, diemžēl, mēs mēģinām ļoti bieži teikt, tā ir cita problēma. Un šodien nekāda valsts izvešana no krīzes nevar notikt, ja mēs nespējam apvienot mūsu pašu cilvēkus. Mums šodien ir jāapvieno latvieši, krievi, ukraiņi, baltkrievi, ebreji, visi, kas Latvijā dzīvo, visi, kas ir gatavi zem šī patriotisma karoga nostāties, tas ir mūsu piedāvājums. Mērķtiecīgs darbs, kurā mēs esam salietēti neatkarīgi no nacionalitātes un no valodas, kurā tu runā katru dienu. Tie, kas ir patrioti, tie apvieno. Un tieši tāpēc es esmu pilnīgi pārliecināts, ka šai ideoloģijai būs daudz piekritēji. Es esmu pilnīgi pārliecināts, ka šodien daudzi cilvēki jau zaudējuši cerību, ka valstī var notikt kāda skaidra virzība. Virzība, kurā apvienojas spēcīgākie Latvijas cilvēki ar lielāko pieredzi. Jo nav iespējams apvienot vienkārši cilvēkus, kuri nonākuši bēdās, kuriem nav darba, solot viņiem visādas labumus un leiputriju, reāli nedomājot par to, kā mēs pelnīsim. Un tā būtiskākā lieta, ar ko mēs atšķirsimies no pārējiem politiskiem spēkiem, ir tā, ka mēs runāsim, kā pelnīt naudu. Un es uzskatu, šodien ir ārkārtīgi svarīgi mums nodefinēt tieši starptautiskajai sabiedrībai, ka šis dialogs ar starptautiskiem aizdevējiem formā, kāda tā ir izveidojusies pēdējā pusotra gada laikā, neturpināsies. Bet mēs cienīgi centīsimies izturēties pret šiem pilsoņiem, kas ieradīsies uz Latviju un mēģinās veikt pārunas. Mēs mēģināsim civilizēti šīs pārunas risināt, bet skaidri nodefinējot nacionālās intereses. Un tieši tāpēc es ar lielu prieku varu skaidri pateikt to, ka šodien viens no atslēgas posteņiem manā valdībā būs darbs finanšu ministram. Un man ir liels prieks, ka Andris Šķēle ir piekritis uzņemties šo smago pienākumu nastu. Un es esmu pilnīgi pārliecināts, ka Andrim Šķēlem ir spēcīgs mugurkauls, zināšanas, pieredze un tieši pieredze strādājot krīzes situācijās. Un šodien tieši mūsu politisko konkurentu bažas, ka Latvijā var izveidoties spēcīga valdība, kura domās par nacionālām interesēm, viņiem tas rada bažas. Un esmu pilnīgi pārliecināts, ka Andris Šķēle nebūs vienīgais cilvēks valdībā nākamajā, kuram ir spēcīgs mugurkauls. Būs arī citi ministri. Mēs visus ministrus
vērtēsim pēc principa, vai viņam ir mugurkauls, vai viņš ir gatavs aizstāvēt nacionālās intereses. Šo kritēriju mēs skaidri nodefinēsim kā galveno kritēriju, lai nominētu cilvēkus. Jo cilvēks, kuram nav mugurkaula, viņš vienmēr klanīsies pa labi vai pa kreisi uz austrumiem vai rietumiem. Mēs neklanīsimies, bet mēs ar cieņu iesim cauri arī sienām, ja tas būs nepieciešams, lai sasniegtu savus mērķus. Mēs cīnīsimies par tirgiem. Mēs cīnīsimies par citiem tirgiem, jo šodien problēma negatīvā bilance mūsu eksporta, importa statistikā parāda to. Pēdējo mēnešu laikā valdība saka, ka ir milzīgi sasniegumi. Iepazīstoties ar statistikas apkopotajiem datiem, mēs redzam to, ka pēdējie mēneši ir kļuvuši sliktāki nekā tas ir bijis pavasarī. Atšķirības starp importu un eksportu atkal sāk palielināties negatīvā virzienā Latvijai. Importa kļūst vairāk, eksporta kļūst mazāk. Godājamie kolēģi, vai valdība šodien speciāli rada mītu, ka viss ir kārtībā? Man šķiet, ka ir pienācis laiks Latvijas uzņēmējiem, gan lielajiem, gan vidējiem, gan mazajiem, būtu vienotā komandā un kopā ar politiķiem, kurus viņi izvēlēsies, kopā ar citu specialitāšu nozaru pārstāvjiem strādāt un vadīt šo valsti. Mēs esam veiksmīgi pēdējā gada laikā ar uzņēmējiem debatējuši dažādās vietās. Paldies Gunāram Ķirsonam par to, ka viņš deva mums iespēju tikties viņa vietā lidot centrā Krasta ielā. Bet nākotnē šīm tikšanām ir jānotiek valdības mājā. Uzņēmējiem ir jājūtās, ka katru nedēļu valdības sēde beidzās ar vismaz vienu pozitīvu lēmumu, kas ietekmēs Latvijas ekonomiku. Godājamie kolēģi, mums ir darba daudz. Un tieši tāpēc šodien es vēlos pateikt, ka mēs centīsimies būt vienota komanda. Es centīšos būt šīs komandas kapteinis, bet vienlaicīgi es varu pateikt vēl vienu būtisku lietu. Ārkārtīgi liela loma nākamās valdības lēmumu pieņemšanā būs Guntim Ulmanim, mūsu apvienības vadītājiem un Latvijas neatkarīgās valsts pirmajam prezidentam. Guntis Ulmans būs tas cilvēks, kuram es vienmēr centīšos kā pirmajam uzdot jautājumu vai griezties pēc padomu, tad, kad man tie būs nepieciešami vadot nākamo valdību. Un esmu pilnīgi pārliecināts, ka tie padomi, kurus viņš sniegs, palīdzēs valstī iet pareizā virzienā un noturēt šo stingro mugurkaulu. Jo Guntis Ulmanis ir cilvēks, kuram tiešām ir spēcīgs mugurkauls, un par to es gribu pateikt viņam paldies, jo pateicoties viņa smagajam darbam, mums izdevās veiksmīgi pieņemt būtiskus lēmumus 90. gadu sākumā. Tie nebija laiki, kad bija vienkārši jābrauk apkārt, jāreprezentē valsts. Tajā laikā vajadzēja braukt, cīnīties par Latvijas interesēm, un viņš bija tas cilvēks, kas to spēja darīt veiksmīgi. Un tieši tāpēc es ceru, ka Guntis Ulmans man palīdzēs pareizi veidot nākamo valdību un vadīt nākamo valdību. Kā vēl vienu būtisko lietu šajā šodienas uzrunā gribu minēt arī to, ka šodien valdes sēdē, debatējot par daudziem jautājumiem, mēs saņēmām aicinājumu no Latvijas tradicionālajām konfesijām, aicinājumu sadarboties valsts un baznīcas attiecībās, stiprinot tās, lai risinātu daudz sociālos jautājumus. Es uzskatu, ka tas būs viens no valdības galvenajiem uzdevumiem risināt sociālās sfēras, jo laikā, kad mēs domāsim par pelnīšanu, mēs vienlaicīgi domāsim arī par tiem astumtajiem, tiem, kam ir problēmas. Un ciešā sadarbība ar baznīcu, man šķiet, būs arī viens no stūrakmeņiem, kādā veidā strādās nākamā valdība. Un man ir gandarījums, ka šodien mūsu politiskās apvienības valde vienbalsīgi pieņēma lēmumu šai sadarbībai. Bet vienlaicīgi tradicionālās konfesijas piedāvāja vēl vienu punktu, kurā principā ir ārkārtīgi svarīga skaidra valoda un izšķiršanās, kurā, kā teica Rita Strode, ir jāpasaka jā, jeb nē. Viņa aicina laikā, kad valstī cilvēki ļoti daudz, kas pazaudējuši darbu, nespēja nodrošināt savās ģimenēs to, lai bērni zinātu, kas ir labs, kas slikts. Tad, kad ļaunums sāk gūt virsroku, cilvēki sāk lietot alkoholu, lietot narkotikas un cieš bērni, tad tajā brīdī ir nepieciešams atbalsts šīm ģimenēm. Un man šķiet, ka
Baznīcu iniciatīvu ieviest obligāto Bībeles mācību no nākamā gada 1. septembra ir priekšlikums, kurš būs jāatbalsta nākamajai valdībai un parlamentam. Un man ir liels prieks, ka šodien šajā jautājumā mēs esam pieņēmuši šo vienotu atbalstu. Un man šķiet, ka šajā jautājumā tie, kas iepriekš ir pārmetuši, ka ir jābūt valstī un baznīcai šķirtai, tas nekādā gadījumā nemaina to statusu juridisko, kur atrodas valsts, kur atrodas baznīca. Bet šī sadarbība ir vitāli svarīga. Un es ceru, ka mums izdosies parlamentā nodrošināt šāda likuma pieņemšanu, kas garantēs to, ka bērni, mācoties skolās paralēli matemātikai, ķīmijai, fizikai un citiem priekšmetiem, mācīsies arī Bībeles mācību. Godājamie kolēģi, mēs esam politiskais spēks, kurš ir gatavs vadīt šo valsti. Un esmu pilnīgi pārliecināts, ka šodien dotais starta šāviens radīs bažas ļoti daudzos mūsu politiskajos konkurentos. Bet es gribētu aicināt visus klātesošos šodien būt kopā ar mums šajā darbā. Ne tikai tiem 115 deputātu amata kandidātiem, bet visiem pārējiem deputātiem pašvaldībās, Saeimā un citur būt kopā, palīdzēt šajā procesā gūt pēc iespējas lielāku tautas atbalstu. Mums ir jāpanāk, lai par mums dzird un runā visā Latvijā. Un mēs šodien oficiāli esam sprieduši par jautājumu, kas skar sadarbību ar pilsētām. Mums ir vairāk nekā 30 dažādu pilsētu mēri mūsu starpā. Es aicinu visus šos cilvēkus, ne tikai mērus, bet arī vicemērus, arī aktīvos deputātus reģionos pievienoties aktīvu kustībai par labu Latviju un nodrošināt to, lai šajā visā priekšvēlēšana laikā mums būtu pēc iespējas vairāk iespēju tikties ar Latvijas iedzīvotājiem, skaidrot viedokli, jo, protams, būs kampaņa, būs reklāmas, ko nodrošinās daudzas partijas, bet viens būtiskais aspekts, kas ir jāpasvītro šodien, ir spēja komunicēt ar cilvēkiem. Un es aicinu šodien ne tikai 115 deputātu amata kandidātus, bet visus kustības pārstāvjus, visus politiskos pārstāvjus, kuri ir mūsu rīcībā, kuri ir mūsu komandā strādāt vienoti. Izdarīt tā, lai tiešām tie mērķi, lai šī būtu patiesa tautas kustība piepildītos. Es esmu pilnīgi pārliecināts, ka šodien laikā, kad daudzi mēģina veidot koalīcijas dažādas, ir iespēja iegūt tik lielu sabiedrības atbalstu, lai varētu par labu Latviju noteikt nākamās valdības aprises, lai par labu Latviju varētu skaidri tās vienošanās, kuras mēs esam panākuši ar Pensionāru federāciju, ar LOKU un citām sabiedriskām organizācijām arī realizēt. Un tieši tāpēc, godājamie kolēģi, uz priekšu es esmu pilnīgi pārliecināts, ka nākamās valdības galvenais lozungs būs par labu Latviju.